Ir iespēja parunāt ar Eiropas kultūras galvaspilsētu pārstāvjiem, izmēģināt visas tās svešvalodas, kuras mēs zinām, un varbūt arī kāds no viņiem zina kādu vārdu latviski. Es gandrīz vai esmu pārliecināta par to. Un mēs varētu arī turpināt ar vēl vienu ļoti cienījamu Eiropas kultūras galvaspilsētas pārstāvi no Turku. Un viņi mums varētu pastāstīt par to, vai nav tā, ka šie visi skaistie un lielie notikumi tiek rīkot Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā, iedzīvotāji tiek iesaistīti, un kas notiek pēc tam? Vai ir iespējams, ka labas lietas turpinās? So, my name is... Tātad mani sauc Keja. Man prieks šeit būt. Un pēc šiem lielajiem projektiem es gribu runāt par kaut ko ļoti mazu, ļoti tādu mikrorajonu pilsoņu kustību, vienu no mūsu mazajiem projektiem, kas bija apkaimju nedēļas Turku 2011. gadā, un šī projekta mērķis bija iepazīstināt visu Turku ar tās iedzīvotājiem un arī ar pilsētas viesus iepazīstināt ar šo pilsētu, ar iesaistīt vietējos iedzīvotājus un arī apvienot, pulcināt dažādu apkāmju mikrorajonu grupas, lai šīs grupas varbūt varētu nākotnē sadarboties citiem mērķiem, arī kultūras jomā. Un izgaismot ikvienu apkaimi uz nedēļu, lai ļautu tai parādīt savas raksturojošās iezīmes. Galvenās tēmas bija līdzdalība, komunalitāte un lokalitāte. Un šīs nedēļas pasākumus veidoja vietējās nevalstiskās organizācijas, pilsoņu organizācijas visās Turku apkaimēs. Es jums sniegšu vienu piemēru, kāda bija šī apkaimes nedēļa. Tas ir Rietumu Turku. Turku pilsēta galvenokārt atrodas Mežu ielokā, bet tur ir arī skolas un bērni un tā joprojām. Un šī bija karnevāla diena Rietumu Turku, kas bija daļa no viņu kultūras nedēļas. Te bija neliels skaists bērnu orķestrīts. Bija arī diskusija ar politiķiem un pilsētas plānotājiem, kas risinājās šīs kultūras nedēļas ietverā. Tur bija diskusijas, kas saistītas ar šīs vietējās kopienas attīstības jautājumiem. Tika izveidoti arī karogi daudzās apkaimēs, un šeit tiek veidots Rietumu Turku karogs, un to veido mazie pilsoņi. Te jūs redzat karogus kopā ar fotoizstādi, kas stāsta par šo kopienu. Tad jārunā par Turku 2011 fonda lomu šajā projektā. Pirmkārt, tas bija koordinēt projektu, otrkārt apkopot visas idejas un iedvesmot cilvēkus, lai viņi piedalītos, arī veidot projektu visam gadam un nodarboties ar tā mārketingu. Bija atklāts konkurss šiem projektiem apkaimēs, kas atradās kas notika vienu gadu pirms kultūras galvaspilsētas pasākumiem. Tad tika definēti kritēriji, kā veidot šādu projektu, izmantojot vietējās idejas. Un galvenie kritēriji atlasēji bija tādi, ka tam jāatbilst vietējam raksturojumam un arī jāievēro multikulturālismu princips. Un piešķirtais finansējums bija maksimums 2000 eiro projektam, un vienā vietā varēja īstenot vairākus projektus nedēļas laikā. Arī daži šo apkājumu projekti bija tādi, kas norisinājās visas nedēļas, visu nedēļu laikā. Bija ekskursijas, piemēram, un bija apkaimes, kurās notika ekskursijas, kur tika izveidoti ekskursiju maršruti, un proti tika piedāvāts ekskursijas no pilsētas centra ar autobusiem, kas tās bija lētas ekskursijas, kas tad nogādāja
cilvēkus ar autobusiem tajos mikrorajonos, kur tika piedāvāta šī ekskursija. Un tad vietējie iedzīvotāji darbojās kā gidi, kas darbojas tā kā aktieri zināmā mērā. Viņi stāstīja ekskursantiem, kur viņi dodas, ko viņi redzēs, un viņi mums pārējiem ļāva ieraudzīt pilsētu, dažādos mikrorajonus ar viņu iedzīvotāju acīm. Redzēt to, kas tur ir visskaistākais, kas ir dīvains, kā ir cēlušies dažādi vietvārdi un tā joprojām. Un tika piedāvāti šie autobusi, kas devās uz dažādiem mikrorajoniem vai apkaimēm. Te var redzēt gidu, kas dodas uz Vitamo, tā ir vieta, kur ir liels deju laukums, deju zāle, un tad šīs nedēļas laikā arī tika piedāvātas dejas ekskursija laikā, un arī bija tāda īpaša pasākuma, kur cilvēki dejoja. Te ir viena no apkaimēm, kas atrodas jūras krastā, un gide stāsta, kas kādreiz tur ir noticis senos laikos. Tas ir, te ir rajons, kurā kareivis stāsta par Numenpaku, kur ir viduslaiku baznīca, kur te tiek stāsti par vēsturi. Te ir dāmas, kas pārstāv imigrantu minoritātes, un te ir vesels autobus ar cilvēkiem. Un te ir Martī. Martī ir tā vieta, kur ir liels stadions, un te ir ļoti sportiska vieta. Un Martī šeit jūs redzat kādu dāmu, kas rāda, stāsta kādu sporta spēles, šeit var spēlēt ziemā, un tad viņi arī šeit sportoja, šie cilvēki, kaut arī nebija tajā brīdī ledus. Bet, protams, ka te mēs varam pamanīt, ieraudzīt Martī tādu īpašu iezīmi, protams, ka tā ir ļoti sportiska vieta, apkaime. Un tad vēl viena cita nedēļa, Halinenas nedēļa. Šī bija gide, kas vadīja ekskursiju stāstot par šī senā ciemata vēsturi un arī citu starpā apmeklēja turisti arī senu zemnieku sētu, un jūs redzat sievieti, kur arī tārpusies attiecīgi. Un aizmugurē tu ir redzat upi, no kurienes visas Turku pilsēta ņem dzeramo ūdeni, un šajā brīdī gide tieši par to arī stāsta. Un pēc tam mums bija Mārijas nedēļa, tikai dažas fotogrāfijas par mūsu gidiem. Tie ir tie gides, kas autobusā devās kopā ar turistiem uz Mārijas. Šeit jūs redzat gidi, un šeit mēs redzam arī vietējos iedzīvotājus. Un tad tālāk mēs dodamies uz Laustē, un šajā te pirmajā braucienā ceļojumā uz Lauste, toreiz man ekskursijas gids bija detektīvs, un jūs, man liekas, varat man pamanīt kaut kur pavisam tālu pa kreisajā pusē, un šeit mēs esam iesaistīti kaut kādā jaunā sporta veidā. Tas bija ļoti aizraujoši, tā ir gide, un apkaimes kafija, viens no tiem projektiem, kas bija kopīgs, ko fonds organizē. Pats mērķis bija, lai cilvēki iepazītos labāk ar saviem kaimiņiem, uzaicinot tos iedzert kafiju. Fonds skubināja, veicināja to, lai iedzīvotāji būtu ļoti atvērti un uzaicinājumu ielūgums sūtīt saviem kaimiņiem. 10,000 gandrīz kartīšu tika nodrukāts un izmantots, un es nezinu, cik cilvēki tika uzaicināti uz kafiju, varbūt ne gluži 10,000, bet daudz jau gan. Daži skaita par šo apkaimi. Ir 14 tādas apkaimes kopumā visās Turku daļās. Tad tā ir tā kā, tur gan tiek gan tās formālie rajoni. 12 nedēļas no janvāra līdz novembrim šeit jūs redzat pasākumu skaitu, brīvprātīgie 30 vairāk nekā 30,000 dalībnieku. Un šeit
Tā ir vēl viena nedēļa, ko es gribētu aprakstīt. Lauste, kur 60% no visiem skolēniem bērniem skolās ir cēlušies no imigrantiem, un dāmas, sievietes parasti arī ir no imigrantu izcelsmes, kuras dzīvo vairāk mājās, un mēs gribējām sevišķi panākt, lai arī sievietes iznāk laukā no mājām, kas arī notika. Rezultāti šeit nav skaitļos, bet kvalitatīvos rādītājos bija tādi, ka tas viss ļāva dažādas vietējās organizācijas savest kopā no vienas tās pašas apkaimes, veidojot jaunu sadarbību, kas arī turpinās, un arī tad rodas idejas šādi, kā attīstīt vietējo kultūru. Tāpat arī tradicionāla pasākuma un daudzveidība tika arī šādā ziņā parādīta citai pārējai pilsētas daļai. Mēs arī izlaidām grāmatu, tas ir turistu gids, grāmata, Turku un Turku apkaimēm. Un šeit ir vēl viena nedēļa, kas tika organizēta, kur bija armijas veterāni, un kopā apkalpojot to ar viduslaiku dejām. Un pēc paša gada, pēc šī gada, ļoti daudz aktīvistu no pagājušā gada gribēja turpināt strādāt, un janvārī viņi izveidoja asociāciju, kuru viņi nosauc par apkaimju nedēļu asociāciju, kas tagad ir pārņēmusi no fonda 2011, un to finansē šogad un nākamgad 2011. Gada fonds, un tas koordinē šī gada apkaimju pasākumus, gan arī piesaista līdzekļus visai veiksmīgi, un arī veidoja gada programmu un arī piedāvā tādu marketingu atbalstu vietējiem pasākumiem. Īstais laiks, kad paklepot. Un tad tie tiek organizēti saskaņā ar asociāciju noteikumiem, un tiem ir neatkarīgi arī žūrī, kas izvēlas attiecīgai nedēļai programmas. Šeit ir redzat dažus programmas piemērs no Vitamo, no šī gada, un viens notikums, ko organizēja jauna asociācija pati par sevi, Turku centrā, tirgus laukumā, notika virves vilkšanas sacensības, kas iesaistīja vietējos iedzīvotājs, viskaistākās sievietes no Martī un visas citas, arī dažādus cilvēkus. Turku rietumu daļu uzvarēja. Citi pasākumi bija apmaiņas tirgus, proti cilvēki nāca ar savām mīļākajām receptēm un pretī saņēma apmainītās pēc citām receptēm. Un tad bija arī konkurss, kas tika dzējoļu konkurss, kur viņi rakstīja par savu apkaimu. Un šī gada pasākumi noritēja ļoti tādu, tiem bija ļoti īsi sagatavošanas laiks, un tomēr bija 50 apkaimes ar 30 apkaimes nedēļām, 4 apkaimes pievienojās, citi atteicās, un mazāk pasākumā piedalījās cilvēki šogad, un tomēr ir ļoti labi panākumi, atkal notika sadarbības starp iedzīvotājiem un dažādām apkaimēm. Un tagad atkal atgriežamies 2011. gadā kopsavilkums Harikamaki nedēļa. Te jūs redzat to, kā bērni gatavojas skolai, gatavo savu skolu, un tas ir viņu darbs.